Sveiki, sveiki! Izsūtīšu tūlīt mūsu abonentiem uzaicinājumu, lai kāds neaizmirst atnākt. Tad šodien runāsim par to, par ko nobalsojāt. Nobalsojāt par meditāciju. Ja kāds arī grib nākt un piedalīties, čau Ilzīt, lai varētu klausīties līdz galam un arī komentēt, tad jāpāriet ir uz abonēšanas statusi. Tā kā tā mums te šoreiz. Un domāju, ka sarunas laikā noņemšu arī komentārus vispār, lai mums te neslīd pāri ienākošie, aizejošie un netraucē, bet es vispirms uzaicināšu, kas jāuzaicina. Tā. Vēl tagad nāk miedziņš. Tā tur ir, zin, tiem audio lasījumiem. Es domāju, ka te būs, šito mēs šodien iziesim cauri, izrunāsim par meditāciju kā tādu, un līdz ar to, tad arī pēc tam es varēšu abonementiem saturā ielikt jau kaut kādas meditācijas, kur jau varēs praktiski izmēģināt. Tā kā tā. Kamēr laiks paklausās, tam aizmieg. Nu, tā ir ar to laiku. Sveika, Evita. Tā ir, pagaidīsim vēl, kamēr jūs pišķiņi vairāk atnākat, kaut gan tas pulkstens laikam tāds, bet es zinu, ka ir daļa, kas nevar vakarā, tāpēc šoreiz nolēmu nākt pretīm tiem, kas var pa dienu. Un tā. Oi, kam vispār no jums ir kaut kāds priekšstats par meditāciju kā tādu? Ir kaut kas mēģināts, kaut kas darīts, varbūt kaut kāds, es zinu, kā kāda vispār pieņemtā norma galvā, kas tas tāds ir un kā tas notiek. Kādas ir tās domas sajūtas? Jā, sanāk tā, ka komentārs ir ierakstīt tikai abonenti. Tas gan. Cik jūs man te esat šobrīd? Visi neesat. Daļa tikai. Es domāju, ka mēģināšu pēc tam kaut kādas tos 10 minūšu izvilkumus arī sataisīt, ielikt profilā, kur būs kaut kas tāds svarīgs, noderīgs tiem, kas nebūs bijuši klātesoši.
lai var kaut ko paklausīties par šo. Sveika, Eņģelīti! Eņģelīts pievienojās, Ilze ir, Evita ir. Pārējie laikam kā godīgi cilvēki strādā. Šodien kaut kāds klepus. Runā un runā. No rīta arī bija jau viena konsultācija, kur ir jau parunāts. Tā. Ko, es domāju, ka es darīšu tā, kad noņem nost, lai mums tie komentāri neslīd. Izstāstu, kas man stāstāms, un tad slēdzam atpakaļ iespēju komentēt. Atpakaļ iespēju komentēt, tā kā varēsiet rakstīt savus jautājumus un komentārus, tā kā būšu apmēram visu apstāstījuši un izstāstījuši, vienkārši vieglāk ir runāt un koncentrēties, ka tā lentīte neslīd. Tā kā, ja kādam ir vēlēšanās piedalīties sarunā no sākuma līdz beigām, droši caur profilu var paņemt kaut vai vismazāko iespējamo abonēšanas iespēju. Tā. Tā kā pagaidām komentārus noņem. Tad kaut gan vienalga, te viss rādās, nu labi. Tātad tas neko nemaina. Maina gan. Maina gan. Nu tā, par meditāciju. Kāpēc gribējās pastāstīt par meditāciju, jo runājot ar lielu daļu no jums, gan individuāli, gan arī šādi virtuāli, bija tā sajūta, ka jūs gribētu, jums vajadzētu, jums noderētu, bet īsti nav skaidrs, kā tas notiek un kas tāds īsti ir. Un kā uz to visu skatīties, jo kā jebkam arī nosaukuma meditācija ir radušies kaut kādi savi stereotipi, un līdz ar to daudziem ir grūti no viņiem izkāpt un sajust to kā kaut kādu procesu, ko varbūt var darīt un veikt arī kaut kā savādāk, nevis tā kā liekas, ka tas ir jādara. Meditācija kā tāda iet roku rokā visām tām tēmām, par kurām mēs šeit runājam. Tātad enerģijas, enerģētika, visi šie te ar enerģētiskiem centriem, čakrām saistītie procesi, jo meditācija ir tas brīdis, kurā mēs apzināti atbrīvojamies no prāta kontrolas un ļaujam šo te savu enerģētisko lauku, līdz ar to arī kaut kādus notikumus savā dzīvē sakārtot no malas. Sakārtot tiem spēkiem vai tai vadībai, kam mēs ticam. Ir arī kristīgā meditācija, tie, kas tic Dievam, tātad tur ir arī savi meditācijas prakses, kas tiek piekoptas. Ir dažādi meditācijas veidi, kas ir vairāk varbūt arī praktiski, kur tiek darītas un veiktas kaut kādas konkrētas darbības. Un tā meditācija prakses, kuras es, piemēram, vadu, tās ir tātad ar balsi vadītās meditācijas. Un ar balsi vadīto meditāciju ir tā, ka tas ir tas veids, caur kuru tas iesākums, tā kā sanāk visdrošākais. Visdrošāk spērt tos pirmos soļus, jo ar balsi vadītā meditācijā būtībā tev visu pasaka un izstāsta, ko tajā brīdī darīt, ko tajā brīdī domāt, bet, protams, ka viss
tā teikt, tās izcilākais, ko mēs varam sasniegt meditācijā un meditācijas procesā, ir brīdis, kad mēs paliekam paši ar sevi, ka mēs meditējam tajā savā vienpatībā, un meditācija atver šo te iespēju saklausīt to savu intuīciju, savu iekšējo balsi, saredzēt un sadzirdēt kaut kādas priekš sevis nepieciešamās atbildes. Tad pa lielam meditācija kā tāda ir savienošanās ar šo savu virsdvēseli, ar to, kas ir tur augšā, ar to, kas zina mūsu dvēseles plānu, un attiecīgi tad arī mūsu ceļā šeit uz zemes atbalsta. Un meditācijas procesā notiek enerģētiski procesi, kurus varbūt pašā iesākumā ir tā grūti izstāstīt un izskaidrot, un ja stāstīt pilnīgi visu, tad noteikti daļai tas liktos tāds kosmos, ka labāk par to vispār nedomāt. Bet pašos pamatos meditācija kā tāda tātad ļauj sevi kaut kādā veidā sagatavot, sakārtot un piedzīvot savu dzīvi daudz apzinātāk. Pirmkārt jau iešana uz to soli, ka tu vēlies meditēt, ka tu vēlies būt ar sevi, ka tu vēlies sevi ieklausīties un kaut ko savā dzīvē mainīt, tā jau ir tāda ļoti noteikti stabila lēmuma pieņemšana, ka tu uzņemies šo te atbildību par sevi, par savām izvēlēm un izsaki šo te gatavību kaut ko mainīt. Jo visums kopumā, kā viņš strādā, pats galvenais esot šeit uz zemes, ir mūsu brīvā griba. Un kamēr mēs no savas brīvās gribas neizsakam kaut kādu pieprasījumu, tikmēr piedāvājums nevar atnākt. Tur tā lieta. Un tie ir tie apziņas stāvokļi, kam mēs ejam cauri, kas mums verās, kas mums mainās, ka mēs sakam, tad, nezinu, tur 50 gadu atpakaļ es biju tāds cilvēks, es domāju tā, es redzēju tā savādāk, bet tagad es esmu tas un tas, un es redzu un saskatu atkal to šādi. Un meditācija tātad ļauj atjaunot to savu savienojumu ar augstāko es, savu vadību. Nu, lūk, būtībā tie ir tātad šie te enerģētiskie procesi, kas ļauj nolikt malā apziņas ietekmi, prāta ietekmi. Un ļauties sadzirdēt sev to, kas es esmu un kur es eju. Ļoti bieži mums tā kā negribās to redzēt, dzirdēt, saprast un sajust. It sevišķi, kad mēs iepinamies kaut kādos savās ikdienas steigās, stresos, notikumos, kaut ko, kas ir jāpiepilda, kur ir jāskrien un jādodās. Jo kā ir ar meditāciju, tieši tāpat kā ar jebko, tam ir jāatrod laiks. Jāatrod laiks un iespēja to izdarīt. Un lai kā arī liktos, ka tam laikam tad obligāti ir jābūt tādam, ka tagad mājās apsēžos uz paklājiņa, konkrētā pozā, jā, un tad meditēju, ir arī ļoti daudz citi veidi, kas ir pie līdzinām šai meditācijai. Un es zinu, ka ir daļa no jums, kas saka, ka šis, ko es daru, tā ir mana meditācija. Un tā visbiežāk ir kaut kāda monotona darbība, kuru darot tev nav vairāk ar prātu jāpiedomā pie soļiem, ko tu spēr, bet tajā brīdī var atvērties un raisīties kaut kādi citi tavu procesi. Vienam tā varbūt ir adīšana, citam dārza darbi, citam pastaiga, citam, nezinu, sauļošanās jūrmalā. Jebkas, tātad kaut kāds brīdis, kad ir iespēja šo te prātu nolikt malā un atslābināt. Bet tas, par ko runāt šodien, ir tas, kad caur meditāciju pats primārais
lai kā arī neliktos, vispirms ir sajust savu esību. Tātad mūsu būtība ir tas, kas ir mūsos iekšā, tātad, kas mēs esam, mūsu dvēsele, bet mūsu esība ir tā forma, kādi mēs šobrīd esam. Mēs esam cilvēki šeit uz zemes. Un pats pirmais ir sajust un novērtēt to savu esību, to savu formu, kurā mēs atrodamies. Tādēļ, jebkura meditācija iesākās ar šo ķermeņa sajušanu, sakārtošanu, iekārtošanu, lai brīvi varētu plūst pēc tam enerģijas. Mūsu ķermenī, tas, ko mēs te runājam par enerģētiskiem centriem, visu pārējo, mēs to varam vizualizēt caur savu mugurkaulu no augšas uz leju, pa aizmuguri. Tad visi enerģētiskie centri, kā viņi sakārtojās, pirmais ir apakšā, un tad uz augšu līdz 7. Par visiem pārējiem šobrīd ne. Pietiek ar 7. Un attiecīgi tas, ko mēs darām, ja mēs apzināti dodamies meditācijas procesā, un tas ir tas, ko mēs šobrīd gribam sajust un saprast, šāda te apzinātā meditēšana, tātad mēs vispirms sajūtam un sakārtojam šo te savu ķermeni. Ja tā ir ar balsi vadītā meditācija, kādas arī plānoju jums likt abonentu saturā, tad jums arī iesākumā šis te meditācijas vadītājs to pasaka. Ja? Ka tagad sajust ķermeni, tagad viņu sakārtot, izjust vislabāk ir atrast vietu, kur tavs mugurkauls var būt taisns. Tas var būt sēžot, var sēdēt krēslā, šādi, var sēdēt uz zemes, ja ir pietiekami spēcīgi šis mugurkauls, un tu tā jūties ērti, tas var būt kaut vai istabas vidū, var arī atspiesties pret sienu, tātad kaut kur tu spēj pilnībā iztaisnoties, var arī gulēt, bet ar gulēšanu, kā jūs pamanījāt, ir tā, kad lai arī meditatīvs stāvoklis ir daļēji tuvs, varbūt tajā brīdī, kad tu dodies iekšā sapnī pēc tiem viļņiem, tad, lai meditācija būtu līdz galam apzināta, nevajadzētu iekrist pavisam miegā. Tādēļ visbiežāk šo te gulēšanas pozu, tā kā cenšas neizvēlēties. Turpretī, ja iet uz kaut kādiem enerģētiskajiem kursiem, kur tu zini, ka būs ļoti lielas enerģētiskas struktūras, kas ar tev miedarbosies, tātad veids kaut kādas šīs enerģētiskās pārmaiņas un visu pārējo, tad var izvēlēties arī gulēšanu. Bet tad gulēšana arī visdrīzāk būtu nevis ērtā gultā ar spilvenu un segu, bet drīzāk uz grīdas, lai tomēr tu sajustu savu mugurkaulu, lai tu sajustu viņu taisnu un varētu izjust visu to savu ķermeni, kāds viņš ir. Tātad pirmais ir šī te poza, vietas atrašana, pozas atrašana. Vide. Videi apkārt vēlams ir būt priekš jums harmoniskai. Ja es teiktu sakārtota, tas būtu izcili, ja viss apkārt ir nolikts pa savām vietām, viss ir tīrs, iztīrīts, sakārtots, bet, protams, ka, ja tā ir meditācijas praksa, ko mēs piekopjam, teiksim, katru dienu, un līdzīgi kā, piemēram, ir manas meditācija grupas, kuras ir katru rītu, tātad nevienmēr, tu vari nodrošināt kaut kādu to savu ekskluzīvo tīrību visapkārt, līdz ar to varbūt tam pat būtu kaut kāda sekundāra nozīme, tikai tā vieta, kur tu atrodies, lai viņa būtu priekš tevis komfortabla, lai viņa būtu priekš tevis ērta, un lai tu tur justos labi. Tad ir radies šis priekšstats, kad iespējams, ka tagad ir vajadzīgi visādi palīgi rīki. Bet tas ir pilnīgi un absolūti kā kuram, ļoti individuāli. Tu, piemēram, nevari ņemt un kūpināt smaržkociņus, ja tev no viņiem ir, piemēram, alerģija, vai tev nepatīk tā smarža vai smaka, tomēr priekš tevis tā ir. Tātad mēs neizmantojam neko, kas mums liek justies diskomfortā. Protams, ir jauki
ja tu vari piesaistīt šo te uguns stihijas enerģiju, jā, ka tu vari iededzināt sveci, bet, ja tu to nevari, tas nemazina tavu iespēju izmantot meditācijas procesu kā tādu. Tātad mēs radām vidi sev apkārt tā, kā mēs jūtamies vislabāk un visērtāk un visharmoniskāk. Un nekas nevar būt par attaisnojumu, kad es to šobrīd nevaru darīt. Tādēļ, ka nav nekāda priekšrakstu, kas līdz galam būtu jāizpilda. Ja tu jūti, ka tev šo vajag, ka tev vajag šobrīd pameditēt, jā, tātad ieiet kaut kādā ziņā sevī, pietuvoties sev, tu to vari darīt jebkur, kur tev tā mirklī tā vieta, laiks atļauj. Ja? Un pārējais viss ir sekundārs. Pēc tam pieskarsimies, jā, ka var izmantot arī visādas palīdzošas lietas dēļ viņu vibrāciju formām, bet par to pēc tam. Tātad pats iesākums mēs esam atraduši vietu, kur mēs to darīsim, ka mums tur būs kaut kāda laika klusums. Piemēram, rīta meditācijas, jā, tātad, man viņas ir 10 minūtes garas, kuras tiek vadītas. Varbūt meditācijas procesi, kas ir priekš kaut kādām lielākām lietām, tātad priekš kaut kādu programmu attīrīšanas, saišu noņemšanas vai vēl kaut ko, jā, kas var būt garākas, jā. Tātad tā vieta būs svarīga, lai šajā vietā tevi neiztraucētu. Lai tur neienāktu ar sarunu vai ar jautājumu. Protams, laika gaitā tu vari spēt uztrenēties tik tālu, ka tas tev īsti pat varbūt no sliedēm neizcit. Bet, ja tas pats iesākums, pirmsākums, tad tomēr rūpīgi ir jāizvēlās, kad tas būs, kur tas būs, kā tas notiks. Ja? Kur tev būs šis te klusums un laiks ar sevi. Un attiecīgi, tātad mēs esam radījuši sev apstākļus, kurš tur vēlējies ir aizdedzinājis sveci, varbūt ielicis puķis vāzē vai vēl kaut ko, tātad priekš sevis to harmonisko jau noskaņojumu mēs veidojam, kāpēc, lai mēs prātam pateiktu, ka mēs tagad iesim šajā procesā, un tagad būs tas brīdis, kad tev būs laiks mazliet atkāpties malā. Ja? Es tagad sazināšos pati ar sevi, teiksim tā. Lūk, un tad mēs iekārtojamies, mēs atrodam to vietu, atrodam to pozu, kā runājām, vislabāk tas būtu droši vien tomēr iesākumā sēdus, nevis guļus, bet ir šīs te sazemēšanās meditācijas, pēc tam runāšu, kas tāds ir, kāpēc tas ir svarīgi, kur tev arī uzreiz pateiks, piemēram, ja es tādas jūtu, kad šobrīd ir jāieraksta un jāiedod grupai, tad es pirms tam brīdinu, ka šajā meditācijā būtu vēlams gulēt. Bet tātad gulēt labāk uz grīdas vai uz jogas paklājiņu vai, nezinu, pledus palikt apakšā, bet, negultā matračos. Lūk tā. Un tad, kad mēs tam esam sagatavojušies, tad nāk tas nākamais, tā apzināšanās, ka mēs tagad esam ar to taisno mugurkaulu, ka mēs ļaujam tiem saviem enerģētiskajiem centriem tā kā nostāties savās vietās. Ja tā būs ar balsi vadītā meditācija, tad iesākumā par to arī runās, to arī pateiks, tu tos varēsi vēl izjust. Kas ir būtiski šādā, piemēram, ar balsi vadītā meditācijā, kā mēs sekojam līdzi tam, ko tu runā tik tālu, cik varam izsekot. Tas droši vien ir sākuma process. Un tad, kad notiek runa pa vidu, mēs tik ļoti neklausamies vārdos, kā savās sajūtās un savā intuīcijā, ko tad viņi tajā brīdī mums tur nes stāsta rāda. Un attiecīgi pēc tam beigās sadzirdam, jā, ka meditācija beigusies. Tas ir sākums un beigas ir tas, kur mēs klausamies ar ausīm, un pārējo mēs klausamies un sajūtam ar sajūtām. Tas ir, tāds priekšrakstīņš sanāk. Lūk. Un tad, kad viss šis process, tagad viņam esi gatava, un tagad būs šī meditācija, tad pašā pirmsākumā tātad ir šī ķermeņa sajušana un saruna ar prātu. Un tas iesākums visbiežāk ir tāds, ka mēs lūdzam šai brīdī prātam atkāpties, paiet malā, un ka mēs tagad dodam to signālu, ka mēs koncentrēsimies uz kaut ko citu, un tās domas, kas pie mums nāk, mēs viņas pieņemam un akceptējam,
bet mēs viņas nedomājam. It sevišķi iesākumā nav iespējams panākt reāli tādu stāvokli, ka tu tās domas vispār nedzirdi. Viņas tāpatās būs, viņas tāpatās tur prātā iešausies, un galvenais ir par to tā kā nesatraukties vai uzreiz nenorakstīt, ka te nekā nebūs, ka man nekas neizdosies, es tāpatās domāju, vienkārši pieņem to, ka tas tā ir, ka tas prāts turpina ar tevīm komunicēt, bet tu tā kā pamazām no tā attālinies. Šī attālināšanās notiek tīri praktiski. Praktiski tādā veidā, ka mēs pārējam uz nākamo galveno etapu pēc vietas un pozas uz elpošanu. Tātad ieelpa un izelpa būs tā, caur kuras sajušanu mēs dosimies šajā te meditatīvajā stāvoklī. Ja? Ieelpa ir tā, kura mums parāda un atgādina to, ka mēs esam šeit un tagad, ka mūsu ķermenis ir savienots ar zemes plānu, tā ir zemes daļa, ka viņiem ir nepieciešams šis skābeklis, un ka šī ieelpa un izelpa ir process, kurš ļauj mums izbaudīt savu esību, ja? Ka mēs esam šeit. Un ieelpa un izelpa tiek veikta nevis tā kā mēs vienkārši ikdienā, es jau vairs vienkārši ikdienā tā neelpoju, bet tā ir ieelpa, kura ir šeit, ja? Tātad diafragmā, kuru mēs ievelkam te tā, ka vēders piepūšās, nevis pleci vai kaut kas, bet šeit mēs ieelpojam, dziļi ieelpojam, varat pamēģināt, ja jums ir šobrīd laiks. Ieelpojam, un pēc tam šo izelpu mēs varam izpūst ārā, un vēders atkal paliek plakans. Tātad dziļa ieelpa un izelpa, kuru mēs izjūtam, kā viņa mūsos ienāk. Un meditācijas pašā šajā iesākuma posmā ir svarīgi savu prāta koncentrāciju pārnest uz šo gaisa plūsmu. Tātad mēs tās domas, kas grib domāt par to, cik šobrīd maksā apelsīni, cik es olas pirkšu, kādā krāsā es viņas krāsošu, un vispār kāpēc tā kaimiņa nezinu vai neskatās pa logu iekšā, ka mēs visu to pārnesam uz to, kad es šobrīd pat sēžu šeit un tagad, es esmu šeit, te ir mans ķermenis, mans taisnais mugurkauls, visi mani enerģētiskie centri, un es savas domas pārlieku uz ieelpu un izelpu. Es sajūtu, kāda gaisa forma ienāk caur nāsīm, vēsa visdrīzāk, un kāda tā iziet ārā, izelpojot jau sasilusi. Pašā iesākumā, ja ir vēlēšanās, var trenēt tikai šo elpošanu. Es pieļauju, ka tā elpošana būs arī tā, ko es jums ielikšu kā pirmo video ierakstu, patrenēt tikai šo elpošanu bez visa pārējā, kas varētu nākt klātā. Tad mēs šajā meditācijā, tie, kas ir iesācēji, iesim iekšā soli pa solim, ja, lai nebūtu nobīšanās efekts, ka tas nav priekš manis, mēs sāksim ar šo te elpošanu. Tātad elpošana būs tā, kur mēs sajutīsim, kā mēs šo augsto gaisu ievelkam, te piepildam, un kā mēs viņu izelpojam ārā, kā viņš silts izplūst. Caur to sajūtot, ka es šeit esmu, es šeit dzīvoju, es esmu šīs zemes, šīs vietas, šīs planētas daļa. Elpa ir tā, kas man uztur pie dzīvības manu ķermeni, un ja man nebūtu mans ķermenis, es nevarētu izbaudīt visu to, ko es šeit piedzīvoju. Tātad mēs ieejam tādā tā kā miera stāvoklī, priekā un mierā par to, ka mēs vispār esam un eksistējam. Šādā veidolā, šeit un tagad. Un mēs pievēršot uzmanību savai ieelpai un izelpai, ļaujam sev arvien vairāk izbaudīt. Ja? Tātad šie būs pirmie jau spērtie soļi šajā visā, kam mēs būsim gājuši cauri. Ja? Tātad ieņēmuši pozu,
sajutuši savu ķermeni, sakārtotajā vidē un jau savu prātu pārnesuši uz ieelpu un izelpu. Un šādi elpojot, ja tā būs šī ar balsi vadītā meditācija, jums tālāk stāstīs to, ka caur šo ieelpas un izelpas procesu vadītā meditācija jums tālāk stāstīs to, ka caur šo ieelpas un izelpas procesu, kas kaut kādā veidā, jā, tātad tur ietekmē, mēs ienesam šo te atslābumu. Un klausoties, ko tev stāsta meditācijas vadītājs, paralēli, ja tu sajūti, ka tavas domas klīst projām, tu viņas atkal atgriez atpakaļ, es elpoju, es ieelpoju, es izelpoju. Es ieelpoju, es izelpoju. Tātad tiklīdz tā doma dodās atkal veikalā nopirkt kaut ko jaunu, vai bērnam jau uz skolu pakaļ, jo taču tikai 10 minūtes laika bija, vai vēl kaut ko dodās darīt, mēs atgriežam atpakaļ, es šobrīd esmu šeit un tagad, un es šeit elpoju. Un caur meditācijas vadītāju tātad notiek ķermeņa atslābināšana, un to mēs ejam cauri caur savām tā kā domām un sajūtām, ja. Tur tiek stāstīts solīt pa solītim, ja, ka tu sāc tā kā no kāju pirkstiem, tu viņus sajūti, tu jūti, kā viņos ienāk vieglums, sajūti, kā tas viss iet pa ķermeni uz augšu, kājām visā garumā, gurni, bēders, krūtis, roku pirksti, plaukstas, rokas, pleci, kakls, galva un beigās arī sejas vaipsti. Un sekojot līdz tai balsī, kas tev vada, atstājot šo te savienojumu ar savu ieelpu un izelpu, tu tā kā noņem nost to fiziskā ķermeņa saspringumu un ietekmi. Tātad ienāk tas atslābums, kas tev ir nepieciešams. Un tas ir mirklis, ka tu jau esi jau tuvāk tai savai būtībai, jo ir noņemts nost tas ķermeņa faktors. Ja? Nu, lūk, un tad, kad mēs tik tālu esam, tad ļoti svarīga lieta ir šīs caurplūstošās enerģijas, ko mēs šobrīd ar to ieelpu un izelpu esam iekustinājuši, savienošana ar zemes plānu, ar zemi, ar to vietu, kur tev būs jāatgriežās pēc meditācijas procesa. Tad mēs varam, bet nevajadzētu iet iekšā meditatīvajā procesā, nenostiprinot to vietu, kur tev pēc tam ir jāatgriežās atpakaļ. Tad nākamais solis būs tas, ka tu šo ieelpu jau bez tā ķermeņa faktora no augšas uz leju caur savu otro vai pirmo centru, sievietes caur otro, vīrieši caur pirmo, savienosiet ar zemi. Un šeit ņem palīgā vizualizāciju, kad zeme, jā, ir tā zemeslode, uz kuras tu tur šobrīd esi un sēdi, pašā vidiņā augšā tu, un ka zemē ir savs centrs. Un šis zemes centrs, kādu mēs viņu gribam iztēloties. Vai tur ir lode, vai tur ir sirds, vai tur ir vēl kaut kas tā, tad tur atrodas šis te zemes centrs. Un šajā meditācijas tātad sākuma fāzē, kad ķermenis jau ir atslābināts, mēs savu enerģiju, caurplūstošo enerģiju savienojam ar šo zemes centru. Tātad tas ir tas būtiskais mirklis, kad mēs izveidojam savu atgriešanās punktu. Un meditācijas vadītājs, ja tā būs šī ar balsu vadītā meditācija, uz kuru tad mēs šobrīd arī soli pa solim dodamies, jums pateiks to, kad ielpo, un tā arī ir visvieglāk, ka tu ielpo, un tad caur izelpu, kur iet tā kā no tevis ārā, tu iztēlojies, kā tā enerģija no tevis, no taviem centriem ieplūst tajā zemeslodē, uz kuras tu sēdi, un savijās ap šo te zemes centru. To var vizualizēt gan kā saknes, ja, ka mēs iztēlojamies, ka mēs varbūt esam kā koks, no kur ir šīs saknes, un tās saknes apvijās apkārt ap šo zemes centru, ap zemes sirdi.
un izveido šo te ciešo saikni, jo mūsu esība šeit un tagad, šajā vietā, šeit uz zemes šobrīd ir būtiska un svarīga. Tālāk no šī punkta jūs aicinās atgriezties atpakaļ caur savām sajūtām uz sirds centru, jo tas savienojums ir izveidots, tā saikne ar zemi ir nodibināta, jo tur būs jānāk atpakaļ. Un tad mēs sajūtam sevi atkal šeit, kur notiek mūsu ieelpa un izelpa. Un atkal visā šajā procesā visu laiku, tiklīdz mēs jūtam, ka domas kaut kur klīst projām, ka mēs kaut kur aizpeldam, ne tur, kur mēs tagad plānojam būt, mēs atgriežamies pie ieelpas un izelpas. Mēs ļaujam fonā, mēs neko nepalaidīsim garām, mēs tam pieslēgsimies, mēs ar to zemi savienosimies, galvenais tās savas prātu, pārlikt uz to, ka šobrīd tas ir mans galvenais uzdevums, ieelpot un izelpot un iet cauri šiem procesiem. Un šī uzmanība tātad tiek pārnest atpakaļ uz ieelpu un izelpu, un attiecīgi pēc tam notiks virzīšanās uz augšu. Kāpēc? Jo mēs esam šeit pa vidu, uz zemes, mūsu dvēseles, visi tie gaismas pavadoņi un visas gaismas struktūras vai jebkas, tie spēki, kam mēs ticam, kas mums var palīdzēt enerģētiski, viņi ir tur augšā, virs mums, vai kaut kur mums apkārt, bet mēs to vizualizējam augšā, un mums ir ar viņiem jāsavienojās. Pats primārais, ar ko mums ir... ar ko mums ir jāsavienojās un jāatjauno savienojumu, ir mūsu augstākais es. Tātad mūsu augstākais es, mūsu tā daļa, kas ir šeit virs tā mūsu 7. centra. Un man viņa ir arī, īstenībā varēju jau paņemt pirms tam, parādīšu, kā man viņa ir vizualizēta. Tātad augstākais es ir tā savienojumu daļa, kura zina un vada un spēj mums iedot caur intuitīvo kanālu informāciju par to, kur tad mums tagad iet, kur virzīties, spēj iedot mums kaut kādas atbildes. Tad, kad jūs nākat uz konsultācijām, kad mēs tiekamies un runājam, tad augstākais es ir tas, caur kuru šī te informācijas saņemšana un nodošana notiek. Tas izstās apmēram tā, ka mēs satiekamies šeit fiziskajā veidolā, un tajā pašā laikā satiekas arī mans un tavs augstākais es. Un attiecīgi viņš nodod informāciju tavējais manējam, un manējais un intuitīvo kanālu man sūta to, kas tad ir tas, kas tad šobrīd būtu jāpasaka. Ja? Tā notiek tā informācija caur intuitīvo kanālu saņemšana, kura pie jums atnāk it kā vizualizēt caur kārtīm, bet tas ir tā, kā tas notiek tīri enerģētiski, ja gribās to vizualizēt. Man viņš ir šitāds. Tas melnais, tātad cilvēciņš vidū, mēs šeit uz zemes tādi, kādi esam, mūsu enerģētiskie centri, no katra centra enerģētiskais aplis ap mums, enerģija apkārt, un tad uz leju tā saikne nekur, kas aiziet uz zemi, uz zemes centru, un tā, kas jau aiziet vēl uz augšu, vēl augstāk. Mēs tātad esam savienojumā ar šo te augstāko es, kurš apvieno visus mūsu ķermeņus, mūsu fizisko, emocionālo, mentālo, kauzālo, visus ķermeņus vienā veselumā. Mūsu augstākais es, savienojumā ar viņu mēs esam šis viens vesels, kur vairs nespēlē lomu ne tas, kas es biju, ne tas, kas es būšu, ne tas, ko no manis sagaida, vai es esmu cilvēks vai dvēseles, esmu viss šis kopums. Ko arī varbūt saka un sauc par tā gaismas kopumu. Un tātad mēs šajā solī pēc sazemēšanās, pēc zemes savienojuma savienojamies ar savu augstāko es. Kā mēs to darām? Mēs to atkal varam sajust un vizualizēt caur savu ieelpu un izelpu, kuru mēs turpinam izmantot kā, tā teikt, prāta to atslēgšanas mehānismu. Mēs sajūtam to, ka tā enerģija caur tiem centriem viņa dodas arī augšu, un caur šo 7. centru tad savienojās ar to mūsu gaismas daļu. Ja? Var vizualizēt, ņemot vērā arī, protams, kā acis būs ciet, ja? Kad šeit ir kaut kāds tas redzes punkts,
te, kur saka, ka ir trešā acis, redzes punkts, caur kuru tu tā kā no iekšpuses var skatīties uz augšu, ja tev šķiet, ka tev vajag viņu ieraudzīt. Un pašas pirmās prakses, ko var veikt, ir aicināt savienoties un iepazīt to tavu augstāko es. Un es domāju, ka tas būs arī tas, ko mēs soli pa solītim darīsim. Mēs pirmās šādas te, ko es jums ievietošu, tātad abonentu saturā, būs šī savienošanās ar augstāko es, viņu iepazīšanu, kad tu viņu aicini uz sarunu, uz iepazīšanos, kad, tad es esmu tagad gatava, kad es gribu redzēt, kas tu esi, jā, gribu tātad sevi saredzēt, gribu būt atkal šis viens vesels. Lūk, un atkal katru reizi, kad nāk kaut kur domas, kad viņas kaut kur peld projām, mēs pievēršamies šai ieelpai un izelpai, bet tagad jau mēs esam šis te savienojums, kur mūsu saknes ir gan debesīs, caur augstāko es, tātad mēs esam nākuši no turienes kā dvēseles, tad ir mūsu šis caurvadītājs ķermenis un mūsu saknes ir arī zemē. Un jau mēs paliekam pa vidu, tas cilvēciņš, kurš tur sēž uz tās planētas, jā, un, meditē. Meditē. Lūk, un šādi mēs solīt pa solītim atjaunojam. Tiem, kam bija jautājums, kas man sūtīja, vai ir iespēja sakārtot un atvērt savu intuitīvo kanālu, jā, tas ir iespējams, un šis ir tātad viens no tiem soļiem, kā mēs vispār sākam ar viņu atkal apvienoties, jo aktīvs viņš būtībā ir visu laiku, vienīgais, cik mēs viņu sadzirdam vai aktivizējam. Un šis te solis, tāds meditatīvais process, ir tā, brīvās gribas izteikšana, kad es tagad esmu gatava, jā, šajos procesos iet iekšā un to piedzīvot. Lūk, un tad šis te meditatīvais stāvoklis tagad jau ir paplašinājies. Un attiecīgi, kas ir ļoti būtiski pašā pirmsākumā, tas ir arī tiem, kas tagad sāks pašā iesākumā, jo, man tas jau aiziet, tā kā automātiski, un līdz ar to varbūt arī grupās, kur mēs esam jau vairākus gadus kopā, citreiz tas netiek atgādināts, bet ļoti svarīgi un būtiski nākamais solis ir tas, ka tu iztēlojies visu to enerģētisko lauku kopumā, kurā tu tagad ienāci, un šo lauku padari drošu. Un šeit parasti tiek teikt šie vārdi, kā es savienojos ar enerģētisko lauku, kas sastāv tikai un vienīgi no 100% tīras, mīlestības pilnas un dievišķas gaismas. Un es lūdzu, lai viss, kas nav šāda gaisma, tātad jebkādas struktūras, kas nav šī 100% gaisma, lai pamet manu lauku šobrīd, nekavējoties un pavisam. Šis ir ļoti būtisks posms, punkts, lai tu šajā laukā, kurā tad tu tagad esi iemeditējies, jā, ienācis enerģētiski, tīrs un atvērts, lai tur nevar ienākt nekādas struktūras no malas. Pienāk brīdis, kad viņām nemaz nav tik viegli tur piesaistīties, bet pašos pirmsākumos ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski šo atcerēties, atgādināt, pateikt kaut vai priekš sevis. Šo arī varat vai nu kaut kur pierakstīt, vai vienkārši atcerēties par šo te frāzi, tātad es veidoju ap sevi enerģētisko lauku, kas sastāv tikai un vienīgi no 100% tīras un dievišķas gaismas, un es lūdzu, lai viss, kas nav šāda gaisma, pamet manu lauku šobrīd, nekavējoties un pavisam. Un šīs meditācijas laikā nevar tajā ienākt. Šo izmantojiet, mīļie, tad, kad jūs ejat jebkur. Ja jūs ejat internetu dzīlēs, kaut ko skatāties, kaut ko klausaties, mums ir ļoti liela tendence un vēlme daudz ko iegūt bez enerģijas apmaiņas, jo tā ir vienkāršāk reizēm arī varbūt tas ir vajadzīgs, lai tas būtu kaut kāds impulss, kaut kāds redzējums, ko iegūt, kā kaut ko sākt veidot savā dzīvē, vērt savā apziņā, bet ejiet ar šo apzinātību, ka jums ir svarīgi, lai jūs šajā laukā nesaņemat priekš sevis kaut ko lieku. Un ja jūs uzliksiet šāda veida, šāda tipa aizsardzību priekš sevis, tas jums būs tikai par labu. Tātad šo frāzi, šo teikumu
šo jušanu un sajušanu jūs varat izmantot ne tikai, kad jūs ejat meditācijā kā tādā, bet arī, kad jūs dodaties kaut kur uz kādu vietu, enerģētiski miedarboties. Jūs varat arī šo likt, ja jums ir sajūta, ka jums ir ļoti daudz piesaistas kaut kur no malas, ja, ka jūs spēj ietekmēt cilvēki, kaut kādi ārējie faktori, garām gājēji, liels cilvēku pūlis, nezinu, tur radinieki, draugi, darba kolēģi vai vēl kaut kas, tātad enerģētiski kaut kādā veidā ar jums miedarboties un jūs no tā jūtaties slikti. Jūs varat šādu aizsardzību sev likt kaut vai katru rītu. Ja, varat likt arī mazajiem bērniņiem, varat likt, tas nav nekas tāds, kas jums varētu tā teikt kaut kādu vēseles ceļu nojaukt, ja tieši otrādi. Jūs piedzīvosiet to, kas jums jāpiedzīvo, bet tur nevarēs piesaistīties nekas liekas. Ja arī tur jau kaut kas liekas ir iekšā, ar laiku viņam būs vieglāk transformēties un jūsu lauku pamest. Ja sevišķi tiem, kam ir sajūta, ka kāds tur ir noskauts vai nolādējis vai vēl kaut ko izdarījis, tad caur šādu procesu, caur šo sajušanu, tu pat vari izjust, ka tev to izspiež no tā tavu laukā ārā. Tātad šo iesaku izmantot arī ikdienā, ne tikai meditācijā. Un tad, kad mēs esam šo lauku izveidojuši, tad jau tas, kas tiek darīts un kas notiek tālāk, tas ir atkarīgs no tā, cik tālu jūs jau šajās praksēs esat, cik jūs ejat, tas jau tālāk atver ļoti daudz un dažādas iespējas. Varbūt meditācijas veidi, kurus vizualizē vienkārši priekš miera ienešanas, ja, kur vizualizē, ka mēs kaut kur esam, kaut kur atrodamies, un visās šajās vietās mūs ved mūsu augstākais es. Ja? Tāpēc arī tas ir tas, ko es teicu, ka tas būs pirmais un primārais solis, ko saredzēt un sajust un iepazīt, ka mēs vispirms mums ir jāiepazīst, kas tad ir tas mans augstākais es, kā es viņu sajūtu, kā viņš priekš manis izpaužās. Un tam atkal nav nekādu priekšrakstu. Nav tā, ka kāds var atnākt un pateikt, viņš ir tāds, viņš izskatās tā, viņu var sajust tā. Katrs jūs viņu sajutīsiet savādāk. Katrs priekš jums katra viņš būs savādāks, savādākā krāsā, savādākās enerģijās, savādākā tēlā, savādākā veidolā. Viņš nāks priekš tevis, tā kā atpazīstams un sajūtams, ka tu zini, ka tas ir tieši tavs. Un lai katru reizi šādā meditācijas procesā tu viņu sastopot, var justies droši, jo viņš ir tas, kas ved cauri tām meditācijām, arī kas ir balss vadītājs, kur mēs kaut kur dodamies, ja, kaut ko skatīties, piedzīvot un tā tālāk. Viņš ir tas, kurš ir visu laiku klātesošs, kurš rada šo drošības sajūtu, kurš notur to uzradīto drošo enerģētisko lauku, attiecīgi, kurš zina, kas ir tas, ko tev vajadzētu šobrīd ieraudzīt, kas priekš tevis būtu svarīgi. Tātad tas kontakts ar to augstāko es ir tas, kurš nodrošina priekš tevis to harmonisko sevis sastapšanas un atjaunošanas ceļu. Un meditācijas var būt tātad ļoti dažādas, ir tie meditatīvie procesi, jo tas, ko mēs zinām, ir paši tie pamatiņi, kā vispār viņā tikt iekšā, kuru meditācija kā tādu tad izmanto šiem enerģētiskiem sakārtojumiem, izmanto dažādās enerģētiskajās praksēs, izmanto, lai ietu skatīties pagātni, ja, un visu kaut ko, ja, un kaut kādām konkrētām lietām strādāt un darbotos. Konkrēti pieminēto pozu un šo te stāvokli, kad tu savienojies ar tām debesīm un zemi, jūs varat izmantot arī tad, kad jūs plānojat klausīties afirmācijas. Tad tad jūs šim procesam tā kā paši savās domās un sajūtās iziet cauri, un tad jūs uzliekat to afirmāciju, lai viņa var enerģētiski brīvāk iekustināt enerģijas un caur jums plūst. Ja? Tātad tas ir ne tikai tur, kur rakstīts ir uzrakstīts meditācija, bet arī tur, kur ir afirmācijas, var izmantot šos te pašus pamatus, lai šīs energo plūsmas daudz vieglāk varētu ienākt jūsu laukā. Un kā jau sapratāt, tā vide tiek radīta droša, lai tu nevari tur salasīt neko lieku, lai viņa būtu tiešām no tādām struktūrām, kā tev ir paredzēts. Ir ļoti daudz un dažādi gaismas skolotāji,
par tiem mēs kādreiz soli pa solim parunāsim. Ir arī daudz eņģeļu un sargaņģeļu, par kuriem man bija tā sajūta jau vakar, ka pamazām laikam varbūt jāsāk likt iekšā, caur kādiem skaitļiem eņģeļi runā, ko viņi grib pateikt, ko viņi grib parādīt, jā, un arī ar viņiem var doties meditācijā kaut kādām konkrētām lietām, un tie pirmie soļi ir, jā, mēs aizjām līdz tam augstākajam es, un tad caur augstāko es mēs lūdzam kaut kādas tās durvis priekš sevis atvērt. Attiecīgi, tad, kad ir došanās pie sevis, tuvāk sev, savus tās iekšpuses izpētīšanai, tad mēdz vizualizēt šo sirds centru kā telpu, kura tev ir visvairāk saprotama, un visbiežāk tā ir kaut kāda vieta pie dabas. Arī meditācijā, ar balsvadītajā meditācijā tiek tas teikts un pieminēts, ka tagad savā sirds centrā sajūti šo vietu pie dabas, sajūti viņu iztēlojies, iesmaržo viņas smaržu, paskaties, kas tur apkārt notiek. Tā ir būtībā domāta, asociēta kā tava dvēseles telpa. Ja? Un tava dvēsele, tava būtība, tava esība, viss tas kopums, kādu tu viņu saredzi, kā tu viņu iztēlojies. Un tad šajā te vietā, kur tu tur esi, vai tas ir ziedošs dārs, vai tas ir mežs, vai pļava, vai jūra, vai vienalga kas, tev iedos asociēt kaut kādas vietas, kur tu tā kā varēsi iet dziļāk iekšā. Ja? Kaut kādas durvis vai vēl kaut ko, tātad tālāk jau viss iet uz asociācijām šajā balss vadītajā meditācijā. Savukārt, ja ir lietas, ko tu gribi vienkārši pajautāt savam augstākajam es, uzzināt, tad, kad sakam, ka es meditēju par šo tēmu, ja, tad tu vēlies atvērt, piemēram, kaut kādus enerģētiskos vārdus tur attiecībām, vai enerģētiskos vārdus finansēm, vai vēl kaut ko saprast, kāpēc kaut kas ir tā un ne savādāk, tad mēs vienkārši izejam cauri šim pamatprocesam. Tātad vieta, poza, elpa, sazemēšanās, savienošanās ar augstāko es, telpas izveide, enerģētiskais lauks, gaismas lauks, drošais, ja, un tālāk mēs tad sakam tam savam augstākajam es, lūdzu parādi man saistībā ar konkrēto tēmu, es vēlos redzēt, es vēlos saprast, ko tu man gribi pateikt un parādīt par konkrētu lietu, par kuru tu vēlies, ko tu vēlies enerģētiski sakārtot. Tātad tos pašus pamats mēs varam izmantot daudz un dažādās vietās un veidos. Bet tagad, kad tur notiek visi tie ceļojumi un viss pārējais, jā, tad ejam dažādās meditācijās, jā, tur visu pēc kārtas izmēģinam, kas un kā darbojās, pienāk brīdis, kad ir jāatgriežas atpakaļ. Tad, ja jūs ejat vienatnē meditācijā, ja nav šī ar balsu vadītā meditācija, tad jūs to sajūtat impulsīvi, jūs sajūtat, kad enerģija paliek mazāk, ka tagad ir pienācis brīdis, ka tu tā kā vairāk, tev nekāda jauna informācija neienāk, viss tas tā kā pamazām noplok, tu sāc jau sevi tā kā sajust atpakaļ. Tas nav tā, ka tagad domas uzmācās kaut kādas, bet tu sāc sajust sevi tā kā, jau tas mazāk augstākā es savienojums, viņš jau tā kā mazinās, tā kā īsti vairāk viņam nebūs ko teikt. Tad nākamais ļoti svarīgais ir pateikties. Kad es pateicos savam augstākajam es par viņa izdarīto iesaisti, par to, ka viņš šeit ir bijis, es tur pateicos saviem gaismas skolotājiem, pateicos visam, kas tur ir bijis iesaistīts, kas ir nācis, rādījis, stāstījis, lai kas būtu tas, kam tu ej cauri. Ja? Tātad pateicība šim procesam. Un šo pateicību mēs tā kā pamazām sajūtam, vizualizējam to, ka mēs ar to galvas vidu atkal nākam atpakaļ. Ka mēs ar tiem enerģētiskajiem centriem sākam atgriezties tajā savā fiziskajā veidolā, ka mēs atgriežamies atpakaļ šeit un tagad, kur mēs esam. Un to dara pamazām. Tātad no meditācijas nevar tā no augšā, es esmu tagad pašā augšā, kaut kādos procesos, un tagad hops, piezvanīt telefons, es izlecu ārā. Tu paliksi nesazemēts. Būs šī sajūta, ka kaut kas nav, es te esmu, bet es te neesmu, ja. Svarīgi ir, tas tāpatās kā pēc kaut kādas skriešanas vai vingrošanas, svarīgi ir atsildīties, ja tu esi sasils, tad vajag atsildīties. Tas pats ir arī šajā te meditācijā, un arī tur tiks vizualizēta šī te elpošana, un
Mēs, kad atgriežamies atpakaļ, ja tā būs ar balsi vadītā meditācija, ja, tad tev to stāstīs. Ja, ka tu tagad sajūti, ka tu pamazām atgriezies atpakaļ, tātad vispirms tu atgriezies atpakaļ vispār uz zemes kā tādas, atpakaļ virs tās planētas, uz kuras tu tur sēdi. Tu atgriezies atpakaļ telpā, kurā tu atrodies, kur vispār fiziski atrodas tavs fiziskais ķermenis. Attiecīgi pēc tam tu sāc atgriezties atpakaļ ķermenī, bet tas viss notiek pamazām. Tā kā mēs viņu atslābinājām, tā mēs viņā atgriežamies atpakaļ, ka mēs sajūtam tās savas kāju pēdas, mēs viņus jau varam pakustināt, kāju pirkstus, sajūtam, kā tā ienāk atpakaļ tā, visa tā dzīvības enerģija atgriežās tajā esībā šobrīd šeit. Un uz augšu, jā, tad tev caur visu izved cauri, jā, tu sajūti savus roku pirkstus, visu tu sajūti, kā nāc atpakaļ. Un tad ir adi, kur tu atstāji to ēnkuriņu tajā zemes centrā. Lai tu līdz galam varētu atgriezties atpakaļ, šī sazemēšanās ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Tātad meditācijas beigās ir jāaiziet. Tātad, ja jūs arī klausties kaut kādu meditāciju, ja jūs zinat, ka jums ir balss vadīt meditāciju, bet jums nepietiks laika, jūs redzat to 10 minūtes, gan mani 5, cik būs, tik būs. To nevar darīt. Ja, ir svarīgi šīs te beigas, tev ir jāatgriežas atpakaļ tajā punktā, no kura tu sāki. Un tās beigas iet caur to, ka tu ielpo un caur izelpu atkal sajūti to, kā tu savienojies ar zemi, kā tu stabili ar viņu savienojies, ka tu tiešām sajūti to, kā tā energosaite, kuru tu tur sākumā izveidoji ar to zemes centru, ka viņi tev atgriežas. Tur arī iesaka vizualizēt un ar balsi vada arī pasaka, ka tu sajūti sevī to, it kā tu tagad stabili, jā, ar abām kājām nostātos uz zemes un jau tur stāvētu. Ja, un tikai tad, kad tu to esi sajutis, tu vari vilkt to savu, tā teikt, pēdējo meditatīvo elpu, kad tu dziļi ielpo, un caur to izelpu pilnībā atgriezies atpakaļ šeit un tagad. Un tikai tad pienāk tas brīdis, kad tu vari atvērt acis, un ka tas meditācijas process priekš tevis ir beidzies. Ja, ja neiziet šo sazemēšanos, tad enerģētiski paliek, tā, kaut kur gaisā. Tas ir ļoti, ļoti tā kā svarīgi un būtiski, lai tev pietiktu laika no tā sava ceļojuma, no tā, kur tu esi bijis gājus caur šo te meditāciju, lai tu varētu atnākt un atgriezties atpakaļ šeit un tagad. Jā. Un tas, ko es jums likšu abonēšanas saturā, pirmais būs šī te ielpa un izelpa, tātad elpošanas sajušana, arī tā poza varbūt, kā sēdēt, kā sajust ķermeni, ielpot, izelpot. Nākamo kā atsevišķu sadaļu savienošanos jau ar visu to, ielpošanu, izelpošanu, vispārējo jau savienošanos ar augšu, apakšu, un iepazīšanos ar jūsu augstāko es. Tad atsevišķi šo te meditatīvo procesu, kur jūs saredzēsiet un sajutīsiet savu augstāko es, viņu iepazīsiet. Un tad tikai pēc tam, soli pa solītim, jā, mēs varēsim iet un likt iekšā kaut kādas meditācijas, kur jau var iet kaut kur tālāk. Tie, kas no jums jau meditē, kas visu šo vairāk vai mazāk šķiet, ka zināja, droši varat man, ja jums interesē, man ir meditācija grupa Telegramā, kur katru rītu tātad tiek šīs meditācijas ieliktas. Tur ir enerģijas apmaiņa par mēnesi, jā, kura īsnībā salīdzinoši nav liela, tie ir 15 €, bet tās meditācijas, viņas tiek ieliktas katru darba dienas rītu, pēc 5:30 līdz 6. Viņas ir 10 minūtes garas, un viņas ir ar to enerģētiku, kas sagatavotai konkrētajai dienai. Tā ir tātad balss vadītā meditācija, kur jums to visu izstāsta. Tālūk, es tagad slēgšu atpakaļ komentārus, lai jūs varat uzdot jautājumus. Tā, komentāri ir atpakaļ. Vienīgi tas, ka komentēt var tikai abonenti. Ja kāds ir vienkārši no malas, jā, tad vai jāiet caur abonēšanas sadaļu, kura gan drīz tiks ļoti papildināta, tātad ar meditācijām un visu pārējo. Jūs vēl tā esat.
Šodien 19. Tā kā nē. Tā Evita tikko tikai pieslēdzās, va tā. Viss paspējām izrunāt. Jā, bet tas, kas ir arī, ja jūs nedzirdējāt visu šos, tad likšu vēl šos te praktiskos video tieši abonentiem pieejamos video. Tātad par elpošanu, par sazemēšanos un par šo te savienojumu ar augstāko es. Tā Evitē vajag vairāk praksi, it kā viss zina, tad tev jānāk uz meditācijas grupu. Jo tur mums tā prakse ir, es tās meditācijas viņas rakstu katru rītu, lai būtu tieši tās dienas enerģētika. Citreiz tā sajūta varētu ierakstīt vakarā un lai no rīta aizsūtās, bet nē, man liekas būtiski, ka tieši tās dienas enerģija viņa palīdz tā kā sagatavoties tai konkrētai dienai. Un, jā, tas ir tāds, ko var piedāvāt, ja vajag vairāk praksi. Bet arī šeit pamazām likšu, bet tā kā diezgan liela daļa ir tāda, kam, kopumā tas ir diezgan jauns, tad es domāju, ka mēs sāksim ar to, kad soli pa solim. Kā pārējiem? Jā. Viss klusē. Neviena nav, vai arī vienkārši ir, bet nevar ierakstīt, jā, tāpēc kā abonenti tikai var ierakstīt. Jā, mums šitas ir tēmas, ko mēs runājam šādi, ka no malas netiek iekšā. Jā, ja kāds grib, jā. Man pašai arī ir vieglāk iet uz meditācijām, ko vada citi, nekā pašai vienkārši sēdēt un meditēt, jo man tas intuitīvais kanāls, viņš strādā, pats par sevi ikdienā, kā ikdienā, šādi, jā, vai šādi šeit runājot, vai tās ir konsultācijas, vai kur, tad viņš ir aktīvs, tā teikt, man ar mani esot kopā, viņš ir tādā veidā aktīvs, un līdz ar to, ja gribās iet kaut kādā meditācijā darīt kaut kādas lietas, kaut ko darīt un strādāt, tad man vajag arī vadītāji. Tāpēc arī labprāt taisu tās audio meditācijas, un lai ir iespēja arī citiem. Jā, Anģelī, tu jau man esi meditācija grupā, ja tu nolēmi palikt, droši vari palikt. Sāksies mums tagad aprīlis, jauns mēnesis. Jā, tas ir tāds darbs ar sevi. Meditācija kā tāda viņa ļauj sakārtot un savest kārtībā ļoti daudz lietas. Es arī, ka paskatos un pavēroju, man ir tāda kladīta, dienas grāmatiņa, kā es esmu gājusi cauri kaut kādiem saviem dzīves posmiem, un pārsvarā visas tātad ir bijušas tieši šīs te meditatīvās prakses, arī ejot pie citiem meistariem, viņi strādā ar enerģijām tieši caur meditatīvo to stāvokli, tātad caur meditatīvo stāvokli notiek darbība, un ja es paskatos, kur te kaut kādi pirmie ieraksti, ir, pat nezinu, es pat gadu nesmu īsti ierakstījusi. Tas ir kaut kāds gadus 4 apmēram atpakaļ. Jā, un augstākais es būtībā, tas ir tas, kurš tad apvieno to mūsu garu un dvēseli, tātad mūsu dzīvošana šeit, plus mūsu tos visas dvēseliskās zināšanas un dvēseliskās iestrādes. Jā, un ar viņu savienojoties, tad mēs arī varam, kaut kādā veidā
lūgt iepazīstināt gan ar to gaismas pasauli, gan ar visu pārējo, jo reizēm, kā es teicu, ir tā, ka viens tev var parādīt un uzzīmēt, kā tas kaut kas izskatās, bet tu to redzi pilnīgi savādāk. Vēl kas ir, ne visi redz. Nevajag sabīties, ja process nevizualizējas. Varbūt arī tikai sensorika, ja, kad procesu tikai sajūt. Ka procesu tikai sajūt, ka visi iet caur sajūtām, un arī tas nav nekas nepareizs vai savāds. Tā ir ļoti lielai daļai, ka nevis redz bildītes, bet piedzīvo caur sajūtām, ja, caur to intuitīvo balsi, tu tā kā saredzi, sajūti, saproti, kur tu esi, ko tev rāda, kas tur notiek, un ka tas nemaz nav kaut kādā veidā jāvizualizē. Tad vēl ir tā, ka var, protams, iesaistīt varat iesaistīt arī, teiksim, minerālus, ja, kas ir ar kaut kādām attiecīgām krāsām, vai tie akmeņi, ja, kas ir paredzēti meditācijai, kas palīdz tur skaidrot apziņu vai veidot spēcīgāk to savienojumu ar to pašu augstāko es, ja, ka reizēm viņus turot rokās caur akmeņiem var arī trenēt intuitīvo kanālu, un tā kā ņemt kādu no tiem minerāļiem, kas jums varbūt daļai tur ir mājās, un turēt rokās un lūgt, lai viņi iedod kaut kādu informāciju, ja, un galvenais jau tas sajust un noticēt, ka tas, ko tu tur sajūt, ka tas patiešām, tā arī ir, ja, ka nevis tev prāts to ir izdomājis. Un visi šie mūsu ķermeņi, ja, sākot ar fizisko un ēteriskais un astrālais un mentālais un tā tālāk, viņi visi, jā, tad tas ir tas, ko mēs priekš sevis mēģinam apvienot šajā meditācijas procesā, sajust to sevi kā to vienu veselumu, kā to gaismas būtni, nevis kaut ko ieliktu tajā zemes plānā, jā, kur tagad jāpiedzīvo viss tas saucamais sansārs rats, jā, no sākuma līdz beigām, un jā, tad iedot kaut kādu to iespēju atkāpties pie sevis. Un jā, starp citu par mentālo ķermeni ir tā, ka ja mēs savienojamies ar savu mentālo ķermeni, ka mēs lūdzam parādīt un sajust, kāds vispār ir šis mūsu mentālais ķermenis, kas viņā slēpjās, tad ļoti uztrenējot un ar viņu ikdienā bieži strādājot, mēs pat varam satrenēties līdz tam, ka mēs spējam sajust un saredzēt lietas, kas notiks kaut kādu laiku uz priekšu, jo tajā ķermenī ir šī te informācija, ja, kas tur, nezinu, būs pēc 1 vai 2 stundām vai kaut kas tāds, ja, ka tu vari arī caur šo te meditācijas procesu un to sevis satikšanu un atpazīšanu arī šādas lietas, bet tas viss ir darbs, tas nav tā, kad es to šodien tagad izdomāju, pamēģināju, rītā neko neredzēju un viss, un pārtraucu un nekas nenotika. Tā ir tāda apzināta darbošanās. Tātad viens ir zināt, un otrs ir darīt. Te ir tas svarīgākais. Zināt un darīt. Divas dažādas lietas. Ka tu nevari gaidīt, ka kaut kas notiks un mainīsies, ja mēs neko nedaram. Lūgt tā. Tā tur ir, un, teiksim, tās lietas, ja, ko mēs tur arī vai konsultācijās ieraugam vai skatāmies, vai kad jūs uzdodat individuālos jautājumus, tās jau arī ir tās enerģētiskās lietas, kas tajā plānā ir redzamas un nolasamas, un ar kurām tad arī tas darbs prasās, ja, ka tu tiešām tos sāc kaut kā tieši enerģētiski ietekmēt, tātad ne tikai tad mēs gaidām kaut kādas izmaiņas tajā fiziskajā realitātē, ka viņas notiks vienkārši tāpat vien, kaut gan viss norāda uz to, ka viss iet kaut kur ne uz to pusi. Un tad sākās šīs problēmas, kad mēs iesprūstam un tālāk netiekam. Bet interese par šo un vēlme tikai pamēģināt jau ir ļoti liels solis. Ļoti liels solis tajā virzienā, lai kaut kas notiktu un mainītos. Tā kā tas nav tāpat vien, ka mēs tur, kur mēs nonākam, kur mēs kaut ko dzirdam, kas priekš mums liekas būtisks un svarīgs,
Tas nozīmē, ka tas mums kaut kādu uzmanību vērš un pievērš. Es domāju, ka no šī ieraksta, ņemot vērā, ka ne visi bija, es izgriezīšu kaut kādus klipiņus ar kaut kādām svarīgākajām vietām, bet būtībā tas nākamais solis, ko es darīšu, es negribu uzlikt dienu ietvaru, nevaru apsolīt. Nevar atsolīt konkrētu dienu, jo, zin kā, vēl svētku priekšā un tā, un arī jums savi procesi ar ģimeni un vispārējais nevar visu dzīvi vai netikt tā kā nosēdēt, bet attiecīgi es domāju, kad tātad tuvākā laikā pievērsīšu uzmanību tam, lai jūs saņemtu tātad kaut kādas jau prakses šeit pat, varētu sākt ar to darboties. Man šobrīd tas liekas, ka tas ir būtiski lielai daļai. Tālūk. Tā kā bija uzrakstījis par dāvaniņām, kad atbalsts tiks novērtēts, tad viņš tiks novērtēts tā, kad tie, kas abonentu laivā sūtīja dāvaniņas uz aprīļa mēnesi, tiks pievienoti rīta meditāciju grupai, un attiecīgi varēs mēnesī paskatīties, kā tas viss notiek, līdzdarboties un sajust, cik tas ir priekš jums. Un attiecīgi, protams, tas, ko jau teicu, ko solīju, kad es ievietošu šeit tos pašus pirmsākumus, kas tiem, kam tas ir svarīgi. Tie, kas zina, tie zina, kas tagad uzzināja, tie tad varēs nostiprināt kaut kādas lietas, un tā sajūta ir tāda, kad ir jāstrādā ar tiem pašiem pamatiem, jo viens ir, ka mums gribās aizskriet kaut kur ļoti uz priekšu, tas tāpatās kā caur meditācijām un kaut kādiem procesiem, mēs skrienam un cenšamies, pieņemsim, tur tikt uzreiz pie gaismas skolotāja informācijas un pie haši hronikām un visu kaut kur mēs gribam tikt klāt, bet mēs aizmirstam par pamatu, un pamats ir attiecība nodibināšana ar augstāko es, tātad pašam ar sevi. Tad caur augstāko es mēs varam sākt aptaustīt tuvāko plānu, savus ķermeņus, pastīties savu mentālo plānu, tas visu, kas mums tajā ir. Tad mēs varam sākt iepazīt tuvākās gaismas struktūras, kas ir eņģeļi, erceņģeļi un viss šī te eņģeļu grupa. Un tad ir daudz vieglāk, jo tas ir kā treniņš. Arī šajā tā teikt, gaismi jūtībā ir vajadzīgs treniņš. Un to, ko plānoju, tad liku šeit iekšā pašus pamatus. Grupā jūs redzēsiet, ka tās meditācijas ir, kādas viņas tai dienai enerģētiski ir, tā ir. Nebaidaties, droši ejiet iekšā un klausieties un piedzīvojiet, bet attiecīgi par tiem pašus pamatus trenēsim, tā teikt, tepatās. Tad gaidīšu jūsu atsauksmes, komentārus, varbūt ieteikumus, varbūt kaut kādas pieprasījumus, ka gribās tur meditāciju par to vai par šito, ka gribās tur sajust kaut kādas lietas, droši rakstat, komentējiet, sūtat un, tā teikt, veidosim saturu kopā. Tā kā, abonēšana paliks arvien interesantāk. Sanāk tā, ka tas saturs, Protams, viņu daļa teiks, kāpēc, ja tev ir, tad neliec visu publiski. Protams, to var darīt, bet šobrīd nejūtu tādu, jo tas ir liels enerģētiskais ieguldījums, enerģijas patēriņš un kaut vai maza apmaiņa, jo tas, ko jūs tur iesūtat, no tā pēc tam TikToks atsūta, es nezinu, kādu procentu no tās abonēšanas maksas, sevišķi no tās maziņās. Bet iespējas es tur esmu radījusi tomēr 3 dažādas, katrs pēc savām sajūtām, cik ir gatavs tā teikt enerģētiski ieguldīties un vienkārši darīsim kopā. Tālūk. Varbūt katrai pa enerģētiskai kārtī. Es gan pēc tam iešu parastajā laivā, bet lai jums nav speciāli jālec līdzi, kura vēlās šodienas enerģētisko foniņu. Pēc pieprasījuma no tām, kas vēl te klātesošas.
Tā, Eņģelītim. Tev šodien ir aktivizējusies kaut kāda kauna sajūta. Tātad jātiek galā ar kaut kādām lietām, kur tu tā kā līdz galam negribi izdarīt vai izpildīt, vai tā kā šitas ir prāta bloks, laid šito sajūtu vaļā, tev nav par ko kautrēties. Tā, Evita. Tu esi pieņēmusi tieši šobrīd kaut kādu būtisku lēmumu, beigusi izvairīties no atbildības un pieņēmusi kaut kādu lēmumu, kaut ko darīt un rīkoties, lai tev veicas un izdodas. Un Ilze šodien māc izdzīvošanas bailes. Ilzīt vienkārši, nekas, nopērc Ēģiptes kartupeļus, nepērc vietējos, būs lētāko, un uzvāri 10 olas, nevis 30. Viss būs forši. Gan jau tie kaut kādi lielāki eksistenciālie jautājumi, es te baigi nonivelēju. Tā, jā, pārējās laikam meitenes jau aizgājušas. Dāmas, sievietes. Tā, mīļās, es ceru, ka no šī bija tomēr arī kaut kas noderīgs, ka nebija tā, ka bija tikai veca informācija, tā teikt, tie paši vēži citā kulītē, ka tomēr bija kaut kas, ko sajust. Tad jāiet gulēt, ja miegs nāk. Ilzīt vienkārši jāguļ, jāļauj sev gulēt. Jāļauj atpūsties. Jāiet, laikam, jāuztais kaut kas līdzīgs pusdienām, un tad pēc tam ienākšu noteikti vēl tāpat vien parunāties. Šodien, laikam, daudziem ir īsāka diena. Eņģelīt, labi, ka tu darbojies, lai tev veiksmīgi viss izdodās. Labi, ka noderēja. Es sapratu, ka noderēs, pat neizlasīju, ka nederēja. Tā kā jā. Paldies, ka atradāt laiku dienas vidū pabūt šeit. Atliek tikai tagad man izpildīt solījumus. Vai jums visām ir telegrams? Ja nav, tad jums par to jāpadomā, jo telegramā ir tā meditācija grupa. Ja? Ieiešu statistikā, apskatīšos dāvinātājus un salikšu grupiņā meditēt. Teiksim tā. Un vēl kas ir grupu meditācijās. Grupu meditācija atšķirās ar to, ka laukā saslēdzās kopā visi grupā esošie. Ar to atšķirās. Un līdz ar to, piemēram, ja vienam ir labāks intuitīvais kanāls, citam tur spēcīgāka redzēšana, citam spēcīgāka dzirdēšana, tā tālāk tajā kopējā laukā sanāk, ka viens otru tā kā papildina un atļauj paņemt kaut kādas arī savas lietas, tā kā izlīdzinās. Tāpēc, piemēram, iet uz grupu meditācijām reizēm ir daudz spēcīgāk, vērtīgāk un notiek ātrāk attīstība nekā meditējot mājās. Tas arī ir tāds fakts. Tā kā grupu meditācijas arī ir ļoti, tā kā ātrāk atverošas un attīstošas. Tā kā, ja kaut kur ir iespēja, klausies cītīgi. Labi, es laižu Ilzi gulēt, Eņģelīte darīt darbus, Evita ir telegramā, visu vienkārši jādara. Man no savas puses, jums no savējās, un viss būs forši. Ko? Skaistu šodienu. Es jau vēl te ienākšu. Ja jums būs laiks, tad tiekamies. Ja nē, tad nē. Priecīgas brīvdienas. Rītā konsultācijas tiešraide. 12. Rīta brīvdiena. Rītā 12. būs mums viena brīnišķīga dvēsele, ar kuru būs tiešraidē konsultācija. Un tā. Labi. Pagaidām. Čau!